Sveiki, draugi! Es esmu Taifuns. Draugi, visiem jums sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņa un mīlestību šajā jaunajā dienā. Jēgi, kas notika, Jēgi? Tiklīdz man meitene redzēja, ka sāk filmēt video, viņa uzreiz iesaistījās. Paskatīsimies, kādā noskaņojumā viņa ir. Man mazuļ karam, nāc šurp. Nāc karam, nāc. Tikko ar draugiem veicām vienu aprēķinu, un šī aprēķina galvenais izgudrotājs ir Gekhans. Viņš teica, brāl, es saskaitīju, cik suņus mēs esam palaiduši brīvībā, es tā ar to aprēķināju. Skaties. Lai viņi neredz šo lietu, brāli. Dievs. Lai viņi neredz šo lietu. Un paskaties vēl, abas puses iet no kreisās, viņi ieņem diagonāli. Vai redzēja manas lauvas? Dievs, lai viņiem šie neuzkrīt priekšā. Tie ir īsti kanibāli. Kopā dārzā vienlaicīgi izlaižam 21 suni, vai ne? Ja pieskaitam arī Faisal, tad sanāk 25. Ja teiktu 4 suņus. Mēs vienlaicīgi izlaižam 25 suņus. Tagad tas nav tik brīvi, protams. Kāds ir mūsu mērķis? Mūsu mērķis ir 50. 50 suņu nav, bet cerams, kādu dienu būs, tad arī tos izlaidīsim, draugi. Kāda ir šodienas tēma, Gehan? Šodien mūsu tēma ir nopietna tēma. Diablo un Hadesa tikšanās. Šodien, draugi, kāpēc viņi tā sabruka? Uz vīrieti? Nāc, paskatīšos, kā tur ir. Šodien, draugi, mēs iepazīstināsim Diablo un Hadesu ārā. Ja atcerieties, pēdējo reizi mēs Diablo aizvedām uz Hadesa būri. Un Hadesu aizvedām uz Diablo būri. Taču mums nekad nebija iespējas viņus iepazīstināt ārā. Šodien mēs abus atkal satiksim kopā. Gan Diablo, gan Hadesu iepazīstināsim ārā. Kā jums šķiet, vai viņi sapratīsies? Rakstiet komentāros. Manuprāt, viņi nesapratīsies. Gehan, kā tev šķiet? Man arī tā šķiet. Viņi nesapratīsies, vai ne? Tas ir tikpat skaidrs, kā 2 × 2 ir 4. Tur arī neko nevar darīt, draugi. Bet mani interesē viņu pašapziņa ārpusē. Šodien tas ir mans mēģis, redzēt viņu pašapziņu ārā, redzēt viņus kā lauvas. Apollo un Maraz es vēl neesmu palaidis. Vakar mēs izlaidām Eigeru ārā, Apollo un Maraz arī tika izlaisti. Eigers tomēr nav tāds kā Hades. Hades pēkšņi pagriežās, es saprotu, ka Eigers grasās uzbrukt, draugi. Tāpēc es teicu, ka vispār nelaidīšu Apollo un Maraz ārā. Šeker, kas notika, meitiņ? Ak, mana Šeker, protams, šodien Hadēnu turēs Gehans. Ceru, ka viņš to nepalaidīs vaļā. Es no viņa mazliet baidos, draugi, arī, jo Hadēnam ir paradums atgriezties. Ko nozīmē atgriezties? Kad viņš mēģina iekost citam sunim, viņš var iekost arī tevi. Viņš pagriežās un var tevi saplosīt. Ceru, ka pat ja Hadēns sakost vai saplasītu Gehanu, vai viņš paliktu invalīds, viņš Hadēnu nepalaistu vaļā. Jo ja viņš palaidīs Hadēnu vaļā un Hadēns ar Diabu sāk cīnīties, Dievs pasargā, viņus būs ļoti grūti izšķirt. Gehan, tu taču uzticies sev, vai ne? Es uzticos sev, brāl. Kā jūs domājat, vai Gehan varēs viņu noturēt? Ierakstiet to arī komentāros. Es domāju, ka viņš noteikti noturēs. Viņš noturēs, viņš ir īsts Anatolijas Osmanijas dēls. Dodam viņam motivāciju, lai labi paveiktu savu darbu, lai nesagādā mums problēmas. Dede. Cilvēkiem ļoti patika, kad viņi apmācīja manu dedi. Jā, mans dede. Komentāros visi rakstīja, ka ļoti mīl dedi. Kāds teica, ka vārds dede viņam ļoti piestāv. Es teicu, ka viņam vajag arī vienu nēni. Vai mēs paņemsim arī kādu vecmāmiņu vectēram, draugi? Labu Dobermanu sievu. Protams, lai vēl mazliet paaugas, tagad vēl ir par agru, lai vēl mazliet paaugas, tad jau redzēsim. Izabela, ko tu dari, meitiņ man mīdā? Hades, tēti, vai esi gatavs? Es tev izlaidīšu, mans kungs. Hades, mans lauva, skaties, Diablo es pats turēšu. Hades, Gohans tevi turēs. Lūdzu, dēls, esi mierīgs. Nemēģini bēgt, es negribu nekādas cīņas vai trokšņu, vadi? Tavuprāt, kurš no viņiem uzvedās pārliecinātāk? Abi divi ir diezgan spēcīgi. Un vēl, draugi, grīda ir slapja, lija lietus. Cerāms, ka mēs nepaslīdēsim tiešām. No tā arī mazliet baidos. Nāciet, iesim uz aizmuguri. Mēs uztaisījām jaunu būri. Es biju dalījies ar to Instagramā. Ļaujiet parādīt arī tiem, kas nezin. Un jūs par to laiku lūdzu neapbēdiniet mani. Lūdzu, ja atbalstīsiet, nospiežot patīk, abonējot un atstājot komentāru, jūs man ļoti iepriecināsiet. Jūs jau zināt, kad es parādu tos, kur komentē visvairāk. Atkal pēdējām video ir atnācis vesels lērums komentāru. Paldies visiem, kas atbalsta, komentē, ir ar mums un raksta komentārus vienu pēc otra, draugi. Šobrīd ekrānā redzat 3 cilvēkus. Tiem, kuru komentārus nevarēja parādīt, lai neapvainojas, es tagad rādu tikai 3 cilvēkus. Brāl, ko nozīmē 3000 komentāru 10 minūtēs? Dēls, uz pēdējo video tik daudz komentāru nebija, laikam tu sajauc video. Brāl. Dede video nebija tik daudz komentāru, to laikam sajuka prāts. Brāl, es tikko paskatījos. Meli nav laba lieta, brāl, tu arī man padarīs pa meli. Pasties, cik komentāri ir atnākuši. Uz pēdējo video nebija tik daudz. Eģder Čivas, kā jums klājās mani lauvas, malacīši, pastieties, cik ir atnākuši. Mēs gaidām ar nepacietību visa Turcija, 70 miljonu kameras priekšā, cik komentāri ir atnākuši. Ja tu tās reklāmas neliki. Komentārs ir apakšā, nevis video iekšpusē, komentārs taču. Es sajaucu. Cik komentāri ir atnācis?
Es saku, sajauc, protams, es runāšu, un tu atkal liks man izskatīties kā melim. Bet mēs tikko ielikām video, tāpēc, draugi, tagad paskatieties, Ežģers un Čivas ir šeit, draugi. No rīta es izgriežu šīs būra vidu, bet Gohans uztaisīja šo jumtiņu. Labi, draugi, jūs jau zināt, šī būra bija viena, tad mēs teicām, ka Šila un Mazlums daudz rej. Es teicu, pārcelsim viņus uz aizmuguri, izveidosim viņiem kārtību. Pēc tam, Gohan, vispirms parādi šo atstarpi tagad, kad Ežģers un Čivas ir blakus. Es teicu, lai viņi viens otru no šejienes nekož. Es teicu, lai nekož, mēs šeit visu šādi sakārtojām, šī vieta ir kārtībā, starp citu viņi atkal mēģina kost. Kā mēs to izdarīsim, es nezinu. Nē. Jo Ežģers draugi joprojām nepārtraukti mēģina uzbrukt. Mēs arī pārgriezām to vidējo vadu, brāl, labi? Skaties, tu jau redzi to uz zemes. Tad mēs apvienojām divus būrus vienā, tagad ir diezgan plaša teritorija, jo Mazlums un Šila abi paliks šeit, tāpēc es gribēju, lai viņiem ir ērti parāda to Ežģeru tuvāk, pasties uz to trako. Godīgi sakot, mēs tā izdarījām, bet, draugi, izskatās, ka šis laikam taisās no šejienes lek ārā. Paskaties, brāli, kā viņš lec. Lai gan mēs tik ļoti aizvērām, viņš joprojām mēģina uzbrukt. Visticamāk, es kaut ko darīšu šī dēļ. Mēs atkal paņemsim Šilu no šejienes, droši vien es paņemšu Džokeru pie Mazluma, draugi. Jo, ja tā ir un es neesmu klāt, var kaut kas notikt, lai Dievs pasargā. Ežģers var no turienes izlikt. Viņi var viens otru sakos, lai ko tam līdzīgi. Tas mani mazliet satrauc. Jo Ežģers lec no jebkuras vietas. Jūs redzat, pilnīgs psihopāts. Ielieciet divus psihopātus blakus. Nu nezinu, es domāju, ka no šejienes arī nekož un neleks, bet viņi tomēr mēģina. Tomēr, manuprāt, šī vieta ir laba. Tagad atlikušās šīs daļas arī izdarīsim tāpat. Šīs vietas sadalīsim pa divi, atbilstoši pārīšu sistēmai. Arī šajā pusē aizpildīšu, lai jūs zināt, draugi, jo šeit sanāca ļoti labi. Jaunos nemaz nesadalīsim uz pusēm. Atvainojiet, tos, kas saprotās, sadalīsim uz pusēm. Visi, kas savā starpā saprotās, lai tam mierīgi sadzīvo, draugi. Tagad, draugi, lēnām izlaidīsim Hadesu, labi? Rīt no rīta arī pirmo izlaidīšu Hadesu. Es Hadesu izvadāšu pastaigā, tur dārzā redzat otru kompāniju, visi brīri. Parasti, kad izlaidu Hadesu, es visus pārējos suņus aizveru, bet šodien es viņu uzreiz nelaidīšu brīvībā. Tāpēc, ka es viņu izvadīšu pastaigā pie pavads. Es teicu, brāli, vispirms iepazīstināsim viņa pārējiem suņiem. Pirms laižam brīvībā ar mūsu kompāniju. Tad es teicu, ka izlaidīsim arī Diablu un pamēģināsim, cerams, ka Hades viņam neuzbruks. Bet mēs zinām, ka tas ir mazliet riskanti. No šī viedokļa es mazliet šaubos. Skaties, kā Geča spēlējās. Paskaties. Geča, malacis, man meitene, skaties. Jo Hades kādu brīdi ir uzbrucis Tosunam. Skaties, Tosuns sadusmojās. Malacis mani lauvēni. Ceru, ka viņi atkal nesāks kauties. Paskatīsimies, draugi. Tad es eju sagatavot Hadesu, labi? Nāc, Hades, tēti, iesim paskatīties pie Diabolo. Pagaidi, dēls, pagaidi. Tu saprati, ka mēs iesim pie Diabolo? Skaties, viņš jau sāk satraukties. Skaties, ej pusats. Nepieej. Pusat, nepietuvoties, dēls. Apstājies, paskatīsimies. Diablo šeit ieņēma uzbrukuma pozīciju, draugi. Es ceru. Kā lai mēs viņus pieradinam ārā? Apstājies, dēls, pagaidi mierīgi. Ej malā, dēls, neej tik tuvu. Paldies Dievam, viņš nespēja noturēt trāpī ar krūtīm. Neežiet tik tuvu, bērnīgi, labi? Vai mums nevajadzēja filmēt? Es jau tā arī izdarīju ar to cilvēku. Nebāzēties virsū. Pietuvinieties, paskatīšos. Jūs jautājsiet, kāpēc mēs to neslēdzam? Draugi taču mācīsies, vai ne? Viņi iemācīsies, ka nevajag līst visam pašā dziļumā. Viņi iemācīsies ar kļūdām un neveiksmēm. Viņi mani kaitina. Šeit jau mērķis ir panākt, lai visi pierastu viens pie otra. Viņš lien pašā dziļumā. Kūti pašā apakšā, dēls. Nelien iekšā nekam. Skaties, tagad viņš pat nepietuvosies. Piemēram, viņš dabūja pa zobiem, tagad vairs nepietuvosies. Un tagad šeit ir tāds trūkums, ka ja Hades velk, tad elpa apstājās. Piemēram, Diablos tur jūtās ērti. Labi, Diablos ir mierīgs. Hades! Nelikā iekšā. Šīs lietas pareizi. Dieva dēļ, kā mēs šos savaldīsim. Hei, psots! Dēls, es prātīgs. Trakais kāda pašpārliecinātība viņam ir, viņam vispār nav bail. Jā. Vispār nav bail. Kā viņš metās virsū, draugs, viņš man padarīs traku. Pastīšos, tie, ja viņi iejauksies, mums būs problēmas. Tie būs problēmas. Ja viņi iejauksies, mums būs problēmas, Gekan.
Tagad, draugi, barons, nu man visus šos vajag padzīt, jo nekad nevar zināt, kas var notikt. Citādi viņi mūs tiešām varētu iekūt nepatikšanās, jo Hadēnu savaldīt ir ļoti grūti. Arī Diablu ir ļoti grūti, tiešām nezinu, kas notiks. Tad, Gekan, tu atdod kameru Furkanam, es tev nodošu Hadēnu, paskatīšos uz tevi, bet nelaid viņu tuvāk. Labi, stāži šeit, kā teica, nodrošina sevi. Hades, tēti, ko tu dari, dēls? Malacis dēls samīļo Hadēnu. Mans lova. Piesargies, pasties uz sevi. Esi ļoti uzmanīgs ar pārējiem, saprati? Tev jābūt veiklam kā man. Un ja kaut kas notiek, tad pacel uz augšu un pavelc, saprati? Labi. Tur ar abām rokām. Mums jāņem viss svarīgais. Nu, paskaties. Aiziet. Aiziet! Atļaujiet. Aiziet, pusats! Netuvojies. Ej, turpēji. Lepuj. Skaties, tikai vakar visi nāca, lai uzbruktu ežģeram. Tu taču atceries. Tieši tā. Šodien skaties, Hadējs pie viņa tā īpaši nepiegāja. Ja kā nu uz kurien tad lējam? Vai daram to šeit? Daram to šeit, brāli, šī vieta. Tad ej atkāpies vēl mazliet, tu atkāpies vēl mazliet, stāvi tur pa vidu, labi? Es arī izvilkšu Diablo, cerams, ka viss notiks bez negadījumiem. Gokan uzmanies ar kājām neslīdi, nekrīt, abi ir tehnikas brīnums, zini taču uzmanies. Vai esi gatavs, Laulēn? Tu arī esi palicis bez elpas dēls, vai ne paši? Šeit mērķis, draugi, labi, es visu sakārtošu. Šeit mērķis nav pārprast. Mēs nekad necīnam suņus, mēs tikai pārbaudīsim mūsu jaunās suņa Diablo pašapziņu ar mūsu dārza līderi Hadesu. Jūs jau redzat, ka nevienam no mūsu bērniem nav nekāda brūča vai ievainojuma uz sejas. Mērķis ir pārbaudīt pašapziņu. Ja tu jautā, kāpēc pārbaudi pašapziņu, man tas patīk, brāli. Suns taču ir mans, vai ne? Man patīk, ka viņš ir pašapzinīgs. Vai nav taisnība, Gekan? Tieši tā, brāli. Man patīk, ka mans suns ir pārliecināts par sevi. Man patīk, ka viņš nav bailīgs, ka viņš izrāda attieksmi un ka viņam ir izteikts līderi īpašības. Tāpēc katram ir savs gaumes. Tu vari turēt mierīgi suni mājās. Es tādus suņus nemīlu, tam jābūt stingram. Katram ir savs raksturs, savs stils, draugi. Tagad Tyson, baba, vai esi gatavs? Es saku Tyson, Diablo, jā. Mums pašiem jāpierod pie šī vārda Tyson, pirms mēs to pieradinam viņam, brāli. Mēs vēl neesam iztīrījuši tavu būri, bet pagaidi pēc video iztīrīšu, mans kungs. Pagaidi. Pagaidi, dēls, pagaidi, dēls, pagaidi, dēls, pagaidi, dēls. Tiešām, Gekan, es ļoti šaubos, brāli. Lūdzu, es tev uzticos, nepievil man, labi? Labi? Nedari nekādas uzkudinošas kustības, lai viss notiek mierīgi. Cerams, ka viņi sapratīsies, varbūt viss nenotiks tā, kā ceram, varbūt, kad izies ārā, viņi sapratīsies. Negribu teikt nevis uz ko ceram, bet ko paredzam. Varbūt viņi sapratīsies. Un iedomājies, ja viņi tiešām saprastos, vai tad ar abiem kopā nesanākt leģendās video, draugi? Diablo, Diablo, mans lauvā. Karizma, Vācijas īstais dēls, mašallah, mans skaistais. Dēls, tu mani traku padarīsi. Paga, paskatīšos. Nāc šut, mans lauva. Diablo, Diablo. Diablo, Diablo. Brāli, lai neviens netuvojās, mēs mierīgi iesim. Hāds nolaid galvu. Nē, Nataša. Iziet! Ej, Hādes tagad uzmeta pozu, brāli. Pagaid. Vidu, vidu. Nē, Geča, nē, uzmanies aiz mubus, nē, Geča. Nāc, Diablo, pastīsimies. Hādes uzreiz sāk demonstrēt savu pārākumu, draugi. Diablo šobrīd klusē. Viņš izstiep kāju, netur pārāk ilgi. Uzmanies ar kāju, nē, Geča. Lēnām, lai nomierinās, viņiem ir aizalsušies. Brāli, siksna viņam iegriežās kaklā, tāpēc viņiem vairs nav elpas. Redzi, to mēs arī nevaram izdarīt ar jostas siksnu, viņš taču ļoti spēcīgs. Viņi to saplēsīs. Nē, viņu tik spēcīgi, ka mūs aizvilks. Saprati? Pašlaik mēs viņu turam aiz kakla. Ja vēl 3 tādi ir, tad... Ja pamanī, Diabls metas virsū un reizi nerejot. Tieši tā. Un arī Diabls ir aizvelsies. Tieši tā. Dzīvnieks arī rejot palika bez elpas. Gekan, es atkal nāku tev klāt. Nāc, brāli. Nē, Geča. Geča, nē. Nē.
Nē, Geča. Netuvojas. Viņiem nav iespējams tā vienoties. Nav iespējams, brāl, nav iespējams. Nav iespējams, mierīgi. Nāc, nedaudz atkāpies. Es esmu izdzīvojis vairāk elpas nekā Hades. Abi šobrīd tev ir ļoti dīvains spēks. Jā. Abi, viņi abi ir ļoti spēcīgi, katrs savā veidā. Abi ir ārkārtīgi spēcīgi, bet nav iespējams, viņi nevar sadzīvot, jo abi ir līderi un dominējoši. Ja viņi apvienosies, būs problēmas. Gokans, ej pa priekšu un tad iesim blakus, brāli. Ej pa priekšu. Es eju lejā, tūlīt nāku. Es nāku tev līdzi. Nāc, diablo. Mierīgi? Nē. Pagaidi. Vienu mirkli. Kur tu esi? Es esmu šeit, brāli. Es nāku. Pārēj turp. Jaunieši, atkāpieties, paskatīšos. Uzmanies no barona, viņš liek Hādesam tieši klāt, skaties. Pagaidi man tur, mēs iesim blakus uz priekšu, labi? Es nāku, pagaidi, skaties, viņš tūlīt uzbruks Tosunam. Uzvedieties prātīgi. Nē, barons. Pagaidi, nejaucies. Pagaidi. Barons neko neizdarīs, tas taču nav Hādes. Ja tas būtu Hādes, tas atgrieztos, bet šis neatgriežas. Ar viņiem kas nedotiks. Nē, tas ir Hādes, tas, kurš nekad nav paredzams. Hādes metās virsū, bet šis sev iepriekš parāda, kad metīsies. Hādes pēkšņi maina virzienu. Bet tu nevari paredzēt Hādesa nodomus, viņš tūlīt uzbruks Tosunam. Ir skaidrs, ka viņš uzbruks Tosunam, paskaties. Viņš jau noskatījies Tosunu. Hādes arī no malas vēro, brāli. Furkan, tu atkāpies tālāk, mēs nākam. Gokhan, mēs ejam, esi gatavs? Uz priekšu, labi? Lēniem soļiem. Apstājies, dēls, tagad viņš uzbruks Tosunam. Nāc šurp, Hādes, tev tas ļoti iepatikās, vai ne? Hādesam Diablo ļoti iepatikās, tas nav nekāds joks. Vai redz, ka viņš no viņa acis nenovērš? Skaties, viņš no viņa acis nenovērš. Hades ir ļoti dominējošs, jā. Hades ir ļoti dominējošs. Nāc, Diablo. Diablo, nāc. Nāc, dēls. Viņš izstiep kāju, Gohan, skaties, tur uzmanīgi. Bet tu velc un kāja iet pa priekšu, mans brāli. Es velku viņai kakla Dieva dēļ, esi uzmanīgs, esi vēl uzmanīgāks. Es neesmu dusmīgs uz tevi. Tu varbūt nevar būt uzmanīgs. Nē, es saprotu tev. Tu varbūt nevar būt uzmanīgs, tā ir cilvēciska lieta. Tev nav jābūt tik prasmīgam kā man. Šis jau ir mans darbs. Vienkārši pieeja tam nedaudz piesardzīgāk, saprati? Labi, brāli. Nekad nevar zināt, jo šo nevar izmest. Piemēram, ja Hades to darītu, tas būtu Hades, viņš man arī ieķertos kājā. Hades nav turēt. Saprati? Hades uzreiz zaudē galvu, tieši tāpat kā Šila. Diablo nāc. Diablo, paskaties, esi mazliet sadarīgāks. Hadesabas, acis neatlaiž no Diablo, vai Karams tiesā? Karams, nāc ārā! Karams, nāc ārā, paskaties! Hades, brāli, skaties, Diablo neskatās, bet Hades ir pieķēries viņai. Hades, mans lauva, mans dēls, Gečas dusmas. Vai Geča arī uzbruka Hadesam, vai es kļūdījos? Bet kurš tur apčurāja? Ak, brāli! Kā man kāja paslīdēja, kad uzkāp uz mēsliem. Tā bija uztaisīts, ka kāja paslīdēja, it kā uz ziepēm būtu uzkāpis. Tiešām mums jāskatās, kur ejam, kad staigājam. Nāc, aizvadīsim abus pēždara, paskatīsimies, kas notiks pēždara. Nāc, mans kungs, nāc. Mierīgi, Diablo. Iedomājies, ja viņi saprastos, ak, pat iedomāties ir skaisti zvēri. Nāc, dēls, nāc. Nāc, pagaid, Geci, nāc, paskatīsimies. Vispirms iesim pie mazluma, tad paskatīsimies. Bet Hades acis joprojām ir uz to brāli, uz Diablu. Viņš ir aizrāvies ar Diablu, draugi. Diablo, nāc šurp, paskatīsimies. Diablo, nāc šurp. Viņi pat nepievērs uzmanību. Abi skatās viens uz otru, paskaties. Skaties, abi tagad kā traks, skatās viens uz otru, paskaties. Gan Diablos, gan Hades ir nofiksējušies viens uz otru. Es esmu uzmanīgs. Viņš iet arī virsū mazumam, es uzmanīgs. Es uzmanīgs. Rāmāk. Viņi ļoti nogura, ļoti nogura, ļausim viņiem mazliet atpūsties. Ej tu pa priekšu, ej uz to pusi, kur ir pamats, es nāku. Ej tu pa priekšu, es lēnām nāku, brāli.
Abi divi ļoti noguri draugi, tagad mēs turam aiz kakla, vai ne? Tāpēc, kad pārāk stipri velk, abi ļoti nogurst. Turklāt Hadesam arī nav liels izturības, bet viņš tomēr ir izturīgāks par Diablo. Parasti es gribēju turēt Hadesu, bet Gekans nav pieredzis pie Diablo. Pat ja būtu pieredzis, uzbrukuma laikā neviris varētu baidīties, draugi. Mēs jokojam ar Gekanu, bet tie ir grūti suņi. Tie nav suņi, kurus cilvēks varētu viegli savaldīt. Īpaši uzbrukuma laikā, lai jūs zinātu. Jo ir diezgan liels risks, piemēram, kad suņi tā uzbruk, viņi var pagriezties pret tevi. Es tā esmu daudz reižu sakosts. Tāpēc, lai gan Diablam tāda rakstura nav, Tur, kad uzbruka mazlumam, pēkšņi pagriezās. es redzēju, viņš mēģināja sakost tavu kāju tur. Tieši tā. Es to pamanīju, bet neko neteicu, lai viņš nesāktu uztraukties. Skaties, Hādes tur mēģināja satvert Gekanu, viņš nelaiž vaļā. Viņš pēkšņi pagriežās, draugi. Pusats, skaties, neko nesaka Diablam. Viņš uzbruka aizturētajam Hādam. Hādi! Nāc šurp. Es domāju, ka nevajag vairs vilkt garumā, liksim viņš ciet. Ko tu saki? Tu zini labāk, brāli. Nekad zināt nevar, brālīt. Abi divi ļoti nogura. Grīda ir slapja. Grīdei slapja. Jā, grīda ir slapja, tur man paslīdē kāja, arī mani mazliet neēta. Ja mēs to darīsim, nākamreiz aizslēgsim ciet visu šo baru, Tieši tā. jo īpaši pusats Gečē, Barons Tosuns. Ar pārējiem nav problēma. Barons, izej ārā. Baron, izej ārā, puķi. Izej. Tad, iepazīstinām pēdējo reizi Gekanu. Brāli, šeit var paslīdēt, jā. Neslīd cilvēku. Slīd. Tad ej uz priekšu. Tagad, draugi, mēs esam uzkāpuši uz pamata. Pēdējo iepazīstināšanu izdarīsim šeit. Labi? Viņi abi viens otram rīktīgi pieķērās. Nē, labi, pietiek. Pietiek man lauvēni. Viņi abi ir īsti Anatolijas bērni. Mašallah maniem lauvēniem. Es viņu mācījies, 3 dienas nevarēšu izkāpt no gultas. Vai ne cilvēks uzreiz uzlec kājās? Brāli, ko tu vispār runā? Bet tu uzmanies, lai viņš tev kāju nenokos, brāl. Viņam ir tāds ieradums griezties, vai ne? Es jau filmēju. Paga, abi divi tagad mazliet nomierinājās, mogura jau. Tagad es Diablo ielikšu būrī, draugi. Nekad nevar zināt, neriskēsim. Abi ir viens par otru trakāk. Šeit nav ko salīdzināt. Abi ir mūsu bērni gal galā. No šī brīža arī Diablo ir mūsu bērns, draugi. Abi. Ko tu sāki, Furkan? Ko? Tu atnāc no ārpuses. Kā tā var būt, ka abas ir? Abas ir problemātiskas. Vai ne? Viņi pašas problēmas bērni. Nāc. Abi divi ir terminatori. Abi divi ir kā terminatori, mašallah. Tikai Diablam ir daudz liekā svara. Saprati, viņš nevar ēpot, jo ir pārāk daudz svara. Ļoti resni, draugi. Šis suns noteikti sver kādus 65-70 kg. Vai jūs zināt? Stāv dēls, pagaidi. Skaties, viņš uzreiz izslāps. Vai redzi? Viņš palika bez elpas arī no svara. Ļauj man viņu iznest ārā. Labi, dēls, pulīt ir izlaidīšu, dēls. Labi, tad es lūdzu tavu atļauju, es eju, labi, paša. Pagaidi šeit. Abi no tašādi. Nātaša nāc. Nātaša nāc. Šī meitene ir tik zinkārīga, draugs, viņa man sajauks prātā. Patiešām. Hades, tēti, nāc šurp, lai es tevi samīļoju, mans lauvēni. Lai nāk mans lauvēns. Nu, nāc šurp. Nāc. Vēl joprojām domā par to dēls, mierīgi, mans kungs, mans lauva. Gece, tu arī neesi liekulīgs, vai te viņš pirms brīža neuzbruka Hadesam? Tieši tā. Es taču nepārpratu, vai ne? Tu ļoti divkosīgi uzvedies, klausies, meiteni. Viņa tēlo gan savu vīru, gan tēvu. Patiesībā viņš nemaz nav viņas vīrs, bet jā. Tagad viņš varētu būt viņas vīrs, brāli. Keice arī ir pieķērusies viņam. Tagad Gecē viņš iepatikās. Lai notiek kā lēmts. Tiešām, draugi, abi bija lieliski, Gekan, kā tev šķiet? Arī, manuprāt, abi. Es šeit negribu salīdzināt, kurš ir labāks vai sliktāks. Ja mēs salīdzinātu, brāli, Abi mūsu bērni, nav nekā ko salīdzināt. tātad tiešām nav neviena jautājuma, ko salīdzināt. Abi ir mūsu bērni, brāli, galu galā. Jā, tieši tā, brālīt, nav nekā ko salīdzināt, un kurš ir stiprāks, to arī bez kautiņa nesapratīs, saprat? Šeit mērķis ir pārbaudīt pašapziņu. Kurš vairāk izrādās, kurš vairāk pozē, saprat? Mēs to pārbaudam. Protams, šeit nav runa par spēku mūsu gadījumā. Nevienam, ne otram nav atpakaļgaitas. Uz to arī skatīsimies. Nevienam, ne. Mums nav svarīgi, kurš ir stiprāks, draugi. Mani bērni būs pārliecināti par sevi. Mani bērni no kā nebaidīsies. Es viņu mīlu, brāli, vai notaisnība. Viņi būs pārliecināti par sevi. Viņi būs kā ierocis. Ja? Kad tu dosi pavēju, tu tikai skatīsies. Gaidīs pamutē. Mans lauva, tēdz Hades. Vai. Nātaši nepietuvinies pārāk, tu esi ļoti zinkārīgi, pagaidi.
Tu esi ļoti ziņkārīgi, skaties. Nu, labi, draugi. Šodien mēs arī veicām ilgi gaidīto Hādes tēva un Diabolo salīdzinājumu. Kas ir nākamais? Hādes pret Pūķi? Varbūt. Vai ne? Es to nebiju darījis ārā. Lai nāk Hādes pret Pūķi, Gohan. Lai nāk, brāli. Tad rakstiet komentāros, draugi, vai jūs vēlaties Hādes pret Pūķi, atkarībā no tā arī. Ko jūs vēlaties, to arī darīsiet. Nākamreiz tad iepazīstināsim Hādi un Pūķi ārpusē. Redzēsim, kurš ir pārliecinātāks par sevi. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos, palieciet veseli, man draugi.